Tas gods teikt dažus vārdus par cienījamo bīskapu Boļeslavu Sloskanu. Ne tikai tāpēc, ka mēs nākam no tās pašas draudzes Latvijā, bet sevišķi tāpēc, ka viņš ir svēts cilvēks. Jēzus Kristus uzsver Kalna mācībā, ko nozīmē svētums. Svētums nozīmē pilnīgo kristīgo mīlestību, kas ietver sevi arī ienaidniekus. Un tieši bīskaps Sloskans savā pilnībā uzsvera šo pilnīgo mīlestību. Es ar viņu tikos ārzemēs, Luvenā, bet šeit gribu pastrīpot, kad izbraucot uz ārzemēm, lai iestātos Staravēs Polijā pie jezuītiem, Rīgā es biju aizbraucis uz semināru, lai atvadītos no saviem draugiem. Un tur pēdējais sveiciens, ko atstāju, bija kaplīčā visvētākā sakramenta priekšā, kur bīskaps Sloskans sprediķoja seminaristiem, dodot rekolekcijas. Un šis kontakts bija beidzamais seminārā, un vēlāk ar viņu tikos braukot kā filozofijas profesors no Brazīlijas, Luvenā. Pirmo reizi mēs norunājam vairākas stundas ne tikai par Mohilevas un Minskas bīskapa administratorā lielām problēmām, bet arī par baznīcas problēmām vispārī. Un otrais, pēc dažiem gadiem, kad viņu apmeklēja tāpat Luvenā, mēs runājām par citām problēmām, par Brazīlijas problēmām. Un te uzsveru, ka Brazīlijā viņš pēc nāves izdarīja lielu Dieva žēlastību. Tas ir, izlūdza debesīs no Dieva lielu žēlastību manam draugam Ivan Hvitov. Viņš bija grimis dzēšanas netikumā. Un lūdzot no mirušā bīskapa debesīs žēlastību atbrīvoties no šī netikuma, tiešām atbrīvojās. Tie ir Vorkutas uzņēmumi. Tā bija grūta, nepanesama dzīve, it sevišķi priesterim. Mēs šeit, lageros, bijām sadzīti no daudzām vietām. Bija priesteri no Ungārijas un Polijas. Darījām visu iespējamo un arī neiespējamo, lai varētu šeit, šai bēdu vietā, celebrēt svēto misiju. Pēc kārtējām kratīšanām pie mums tomēr palika grāmatina, libellum, precum un arī citi nepieciešami traucini. Un klusā baznīca varēja pastāvēt. Nepieciešamu vīnu mēs ieguvām no rozīnām, tās rūpīgi krājot un sargājot. Krustinu mums nebija, sveces arī. Jā, krustins mums tomēr bija. Mēs izgatavojam rožu kroni
un krustinu no maizes, jo bija krusts, bija maize un vīns, un arī Kristus vārdi, kurus viņš teica, pārvēršot maizi miesā un vīnu asinīs. Mēs vienmēr celebrējam naktīs, kad bijām nedaudz atpūtušies. Vēl viens mums bija altāris ar uzklātu korporālu. Bija arī dvielīši, tā saucamie purifikātori. Vienmēr pirms ieiešanas šaktā centamies izsūdzēt grēkus vai saņemt svēto komuniju, jo bieži kāds neatgriezās no šaktas. Tautas lielo mocekli bīskapu Boļislavu Sloskānu sāku tuvāk iepazīties jau no 1935. gada, kad bija iecelts par visas katoļu jaunatnes biedrības centrālā valde kapelānu, un bīskaps Sloskāns tajā laikā arī mūsu Rīgas arhidiecēzē vadīja visas katoliskās organizācijas. Lieli tādi iespaidi viņa palikuši tajās jaunatnes sanāksmēs, kādas mēs noturējam, piemēram, 37. gadā, pēc tam pēdējo 1939. gadu, kad bīskaps Sloskāns uzstājās ar to galveno runu. Šīs runas tiešām bija brīnišķīgas. Viņš bija spējīgs tā aizraut savus klausītājus, ka tiešām tā lielā zālē, kur bija pāri 300 cilvēku, valdīja pilnīgs klusums. Un toreiz man radās iespējas, droši vien vairs nebūs tāda otra cilvēka, kas tik iespaidīgi spēja runāt tieši uz jaunatni. Un vēlāk atkal, kad sāku strādāt kā profesors Katoļu garīgajā seminārā 1937. gadā, tur jau mums biežāk, viņš arī kā garīgais tēvs tur bija, tāds iznāca sadarboties. Iespēja bija tādi, ka kaut kādu jaunu garu bīskaps Sloskāns ienesa mūsu garīgā seminārā. Bīskapa Sloskana astetiskais izskats, viņa nopietnais un carurbjošais skats ar uzticību mani noskaņoja uz atklātību. Dzirdot manas atklātās garīgās dzīves analfabeta atbildes, bīskaps viegli pasmaidot pateica: jūsu atbildes nav apmierinošas uzņemšanai garīgā seminārā, taču pastāstiet sīki savu biografiju, savu attieksmi uz garīgo kārtu, kad es sīki izstāstīju, ka es biju pilnīgi bārenis un ka es netiku audzināts, nec dzīvojis un praktizējis pie katoļiem reliģijas audzināšanā, bet es tomēr vēlos apgūt ticību. Ja būšu cienīgs, gribētu kļūt arī par garīdznieku. Mans stāstījums bīskapam patika, un viņš gaiši smaidot pateica: es tikai arī uz priekšu tāds atklāts un centīgi zināt patiesību. Es parūpešos, lai tevi uzņem garīgā seminārā. Man ļoti interesēja bīskapa Sloskana personība. Mācību gaitā garīgā seminārā bīskaps Sloskans bija pati garīgums savā stājā. Viņš no pirmām dienām bija mums garīgais tēvs seminārā. 1943. gada martā viņa ekscelence bīskaps Sloskans man piešķīra diakona svētību pie brīnišķās Aglonas dievmātes altāra. 5 gadus pavadot dzīvē un mācībās šī svētīgā bīskapa klātienē, mans personīgais priekšstats un atziņa ir tāda, ka bīskaps jebkādos apstākļos palika apostolis. Zinām, ka ateisti viņu apcietināja 1939.